Devība. Sveiki, draugi! Šīs nedēļas afirmācija ir devība. Liela daļa cilvēku tic, ka devība ir vienīgi dot materiālus labums citiem. Svarīgāk tomēr un daudz piepildošāk ir devīgs gars, vēlēšanās ļaut citai personai spīdēt, pat ja tas nozīmē sevis aptumšošanu, laimi cita veiksmē, pat ja tas nozīmē personīgu zaudējumu, uztraukumu par viņa drošību, pat ja negadījumā paša īpašums ir ticis iznīcināts. Galu galā, devība nozīmē saredzēt, ka viss, kas mums ir un kas esam, pieder Dievam vienam, un ir viņa, lai atbrīvotos no tā, kā viņš grib. Un tātad kopā noskatīsim afirmāciju. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Un tagad čukstus. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Un tātad atkārtojiet tikai mentāli. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Es esmu laimīgs visu citu veiksmē, pat vairāk kā savā, jo manā laimē par viņiem ir atrodama brīvība. Tātad kopā noskatīsim lūkšanu. Viss, kas man ir un kas esmu, ir tavs. Dievišķā māte, atbrīvojies no tā, kā vēlies.